Meža plānošanas palīgs meža īpašniekiem, un šeit varam ievadīt īpašumu kadastra numuru. Man viņš ir iekopēts, un spiežam atrast. Dažu sekundžu laikā no atvērtajiem datiem viņš sagatavo šādu te skaistu pārskatu. Uz kartes var redzēt, kā ir izvietotas šīs zemes vienības. Mēs varam pārslēgties starp šīm zemes vienībām. Un tad, ejot tālāk, jau var redzēt steidzamās darbības, kas šajā gadījumā, piemēram, šim īpašumam beigusies inventarizācija. Tad šeit ir vērtīgs un labs atgādinājums par to, ka ir jāizveido jauna inventarizācija. Un tālāk jau informācija par mežu un konkrētāk par katru nogabalu. Te arī var uzspiest un apskatīties, kādas ir tās rekomendējumās ieteicamās darbības un iegūt papildus informāciju jau daudz detalizētāk par konkrēto otro nogabalu platību un iespējamās darbības, kas šeit tad ir kailcirte un kāda, balstoties uz to inventarizāciju, ir sagaidāmā krāja un tālāk jau pieteikties konsultācijai vai izveidot izsoli. Tā kā izmantojiet un lai noder.